kas attiecās uz Mārtiņa Bunkusa slepkavības lietas tiesas sēdēm, bez jebkāda brīnuma arī šīs dienas tiesas sēde tika atcelta, kā mums pateica tiesas sekretāra, objektīvu iemeslu dēļ, un tad mēs jautājām, kas tad ir šie objektīvi iemesli, vai kāds ir saslims. Viņi saka, jā, kāds ir saslims. Nu, interesanti, nes kurš tad ir saslims, kāds no apcietinātajiem, vai kāds no cietušajiem, vai kāds no tiesas pārstāvjiem. Nu, cerams, ka uzzināsim to mazliet vēlāk, tad ceturtdien, bet paradoxālā kārtā arī apgabala tiesas un arī 16. datuma tiesa daudz tika pārceltas, un paskatoties X ierakstos, ko raksta Kristaps Bunkus, nu, ir pagarināts, protams, tas apcietinājums šiem apsūdzētiem, bet tie nav notiesātie, protams, jau cilvēki. Bet var redzēt šī cilvēka tādu tā kā ignorance vai nepatīk pret to, kas ir, un, protams, var saprast kā cietušam, ka tā var būt arī cerība, kad šie ir tie cilvēki, kas tomēr ir vainīgi, bet cik ļoti interesanti ir, ka varbūt arī šī ieciklēšanās emocionālā, kura izriet no cietušo puses, var būt arī pilnīgi pretēji, jo tomēr pastāv iespēja, ka šie cilvēki arī nebūtu vainīgi un nebūtu saistīti ar šo lietu un ir vainīgi un pavisam citi cilvēki. Un tad rodās jautājums, ja būs vainīgi citi cilvēki, tad kurš būs vainīgs? Un ja mēs neuzzināsim, kurš būs vainīgs, tad kā jutīsies cietēji? Vai viņi varēs turpināt šo cietēju agonēšanu, vai sistēma būs slikta, kā tas vairāk kārtīgi ir parādījies, vai kas? Vai meklēs citu vaininieku, vai patiešām sāks meklēt to, kurš ir nogalinājis Mārtiņu Bunkusu? Tie ir jautājumi, uz kuriem mums vajadzētu skatīties un meklēt atbildes. Nevis tikai skatīties to, ka tieši šie cilvēki ir tie, jo lieta, lai arī cik dīvaini nebūtu, nu, ir sarežģīta un viņā ir ļoti daudz nepilnības. Un es esmu liecinieks tam, kad arī paši valsts pārstāvi tomēr runā daudz un dažādi un riņķi apkārt, bet neko konkrēti, kas nevar norādīt uz konkrētu šo cilvēku vainu. Arī video ieraksti, kas bija no eksperimentālās izmeklēšanas, kur tika pieminēta tiesasēdē, ir apgriezti, bet pilnās versijas nav iespējams dabūt. Vai vismaz līdz šim nebija iespējams dabūt. Nu, paskatīsimies, vai viņas vispār tiks pievienotas. Un tad arī skatīsimies par to, ko lems tālāk, vai būs liecinieki kādi, vai aizsargājumie liecinieki kādi, un kā tas viss virzīsies uz priekšu.